Labdien, mani sauc Andris Balodis, un šodien maziņš stāstiņš par mārketingu, vai precīzāk par mārketinga procesu. Noteikti daudziem no jums ir savs viedoklis par to, kas ir mārketings. Tomēr runājot ar organizācijām, runājot par biznesa procesiem, šis vārds ļoti bieži parādās, bet ļoti bieži arī tiek pārprasts. Un te tie pārpratumi patiesībā ir trīs kategorijas, ko es esmu konstatējis. Vai mārketings ir lietvārds vai darbības vārds? Vai mārketings ir process, robusts process, jeb tomēr tas ir kāda radoša spēja izpausme? Un vai mārketings ir naudas pelnītājs vai tērētājs? Ja, tātad noteikti katram no jums ir sava atbilde. Mans uzstādījums tomēr, kad ir mārketings, ir process, un te ir nepieciešams droši vien drusciņi varbūt pastāstīt, kādā veidā mārketings kā process dod vērtību organizācijai. Amerikas kvalitātes un produktivitātes centrs, kas apkopo labāko praksi Amerikā no uzņēmumiem, ir izveidojis tādu kā procesu klasifikātoru, kur numur 3 viņiem ir process kopums, kas saucās marketēt un pārdot. Tātad šajā gadījumā viņi arī marketēšanu kā darbības vārdu ir ielikuši kā vienu no biznesa procesiem, kur pretīm gan arī nevienā no uzņēmumiem, kurās esmu bijis kā konsultants vai darbojies komandās, es neesmu redzējis mārketinga procesu Latvijas uzņēmumos. Tātad kaut kur ir kaut kāds vai nu pārpratums vai varbūt dažādi šie jēdzieni izpratni. Līdz ar to varbūt mums būtu jāsaprot, kāda ir šis attiecību modelis starp klientu un organizāciju. Parasti. Numur 1 mums noteikti vienā pusē ir klients, otrā pusē ir organizācija, un ir klients ar savām vēlmēm, un pretīm ir organizācija ar savu izpildījumu. Un viņi saskarās vienā vietā. Ja, tad angliski tas saucās moment of truth, respektīvi tas ir brīdis, kad klients saņem vai nu servisu vai pakalpojumu, un viņam rodās priekšstats par organizāciju. Rodās viņa apmierinātība ar sniegto pakalpojumu vai produktu, viņš tad attiecīgi pieņem lēmumu vai nu turpināt attiecību šo organizāciju vai neturpināt, ja, tad gana sensitīvs tātad brīdis priekš klienta un organizācijas attiecībām, tad ir šīs divas lietas sadurās. Ja jau šī vieta ir tik kritiska priekš attiecību veidošanas ar klientu, droši vien būtu labi, ja šo te klientu uztveri par to, kā viņš jutās šajā saskarsmes brīdī, kāds monitorētu un sekot tai lietai, un dot organizācijai atpakaļ saiti par to, kas notika tajā brīdī, kad saskārās organizācija. Un laikam te arī ir tas pamats tam, ka daudz saka, ka mārketings tas nav viss mārketinga daļas darbs, bet tas ir visas organizācijas pienākums. Ja. Te arī tas parādās, ka faktiski ar klientu saskarās tie cilvēki, kas ikdienā īsteno pamatprocesu. Ja. Tātad šajā gadījumā ir nepieciešams saprast, kas notiek tur ārā. Noteikti arī svarīgi ir ziņot klientam par to, kas ir organizācija, kas ir mūsu jaunumi, kā var lietot mūsu produktu vai pakalpojumu, ieinteresēt viņu. Ja, tad arī tās ir tādas zinām attiecības jāveido. Un trešā lieta, uz ko būtu jāskatās, protams, ir, kad organizācijai būtu jāzina savs klients un jāmēģina prognozēt, kā mainīsies viņa vēlmes un vajadzības. Un ticiet man, viņas mainīsies. Par to visu pasauli mainās arī klienti. Respektīvi, organizācija kaut kādā veidā nesako šī klienta vajadzībām, mēdz būt brīdis, kad klients vairs nenāk pie šīs organizācijas, tāpēc vien, ka viņam vajadzības ir mainījušās. Ja mēs pieņemam šādu attiecību modeli starp organizācijas un klientu, mums it kā parādā uzreiz tāda iezīmēs, kas tad varētu vai kas tad ir mārketinga process. Numur 1. Noteikti tā būtu sistemātiska regulāra darbība par to, ka kāds uzņēmumā monitorē, kādā veidā notiek šī te klienta un uzņēmuma saskars. Kas tur notiek? Vai klients ir apmierināts, vai viņš ir neapmierināts, vai viņš jutās labi vai nevisai labi. Tas ir kādam jādara un jādod atpakaļ informācija organizācijai. Numur 2. Kādam ir vienveidīgi, sistemātiski, korekti jādod informācija klientam, jāsniedz par to, ko organizācija piedāvā, kas tā par organizācija, kas ir tie produkti, kā viņus izmantot ikdienā, kāds var palīdzēt klientam risināt viņa problēmas. Numur 3. Ir jābūt kādam organizācijā, kurš regulāri pēta šī klienta vajadzības un vēlmes un spēj dot organizācija impulsu par to, kā mainīties, kā mainīt organizācijas procesus, kā mainīt šo, teiksim, saskarsmes vietu. Un numur 4. Mārketingam kā procesam būtu jādizainē, vai respektīvi jāizdara tā, lai tajā vietā, kur saskarās organizācija ar klientu,
tas būtu vizuāli pievilcīgi, interesanti, atraktīvi. Ja? Pakalpojumu gadījumā tas būtu vietas iekārtojums, cilvēku apmācīšana, veids, kā viņi komunicē ar klientu, kaut kādas procedūras, ko viņas īsteno. Produktu gadījumā varbūt tas būtu iepakojuma dizains, loģistika, veids, kā viņi tiek izkārtot veikalu plauktā un tā tālāk. Tad 4 diezgan tādas sistemātiskas darbības, bez kurām organizācijai patiesībā ir diezgan grūti radīt produktu, kas apmierina klientu. Ja mēs pieņemam šo modeli kā skaidroju mārketinga procesam, tad arī faktiski mēs varam atbildēt, kas ir mārketings. Mārketings, manuprāt, ir darbības vārds, tomēr, kas apzīmē sistemātiskas darbības, kas notiek starp organizāciju un klientu. Tad tas ir ievads tam biznesam, ko rada organizācija, un tas nevar būt ne atbalsta process, ne arī kaut kāda tur maza nodaļa kaut kur apakšā. Tas tiešām ir biznesa process, jo viņš nosaka toni visai organizācijai. Viņš rada to mērķa vektoru, kā mainīties un kā rīkoties. Tad viņš nosaka šīs prasības, un viņš arī monitorē šo procesu izpildījumu pret klientu. Jo tāpēc, kad uzlabot procesus vienkārši dēļ uzlabošanas, bieži vien ir diezgan bezmērķīgi jautājums, kā tās mūsu izmaiņas projicējās uz klientu. Vai tas rada pievienoto vērtību klientam, vai ar to mēs varam nopelnīt vairāk. Rezumējot par to, kas tad ir mārketinga process organizācijai, vai kam viņam vajadzētu būt. Ir tāda 4 lietas pamatā, kuras es teiktu, ja es viņas atrastu organizācijā, es teiktu, ka jums ir mārketinga process. Numur 1, tā ir regulāra klientu uztveres monitorēšana. Par to, kā viņš jūtās organizācijas produktiem vai pakalpojumiem. Jo biežāk, jo labāk. Numur 2, klientu informēšana par organizācijas produktiem vai pakalpojumiem, par jaunumiem un par to, ko organizācija grib pateikt klientam. Numur 3, regulāra klientu vēlmi un vajadzību izzināšana, kas atkal nozīmē saprast, kur klients virzās, kas notiek ārējā vidē. Un 4. lieta – klienta un organizācijas saskarsmes brīža dizains. Tas veids, kādā veidā organizācija kļūst redzama klientam, vieta, kur veidojas šis patiesības mirklis, moment of truth. Es teiktu tā, ka tikai tad, ja visas šīs 4 darbības tiek īstenotas, var runāt par mārketinga procesu. Atsevišķi katra no viņām tā ir tikai kaut kāda maza daļiņa no tā, ko vajadzētu darīt mārketingam. Un mārketings kā process ir patiesībā viens no pašiem svarīgākajiem biznesa procesiem, kuram patiesībā Latvijas organizācijās, manuprāt, tiek pievērsta nepelnīt mazu uzmanību. Un beigās maza ilustrācija un mazs paldies Jānim Blunamam no reklāmas aģentūras Esplanāde. Tas par iedvesmu šim mazajam stāstiņam, un te ir ilustrācija tam modelim, kādu mēs kopā uzzīmējām, lai šo stāstu šodien jums pastāstītu. Lai jums veicās mārketinga procesā. Paldies par uzmanību un tiekamies nākamajos stāstos.